citiem cilvēkiem, un viņš ir fantastiska būtne. Jā, tajā veidā man bija iespēja iepazīties ar ļoti daudzām metodēm un salīdzināt viņa efektivitāti. Un tā kā Māris jau teica, es redzēju to, ka šī metode ļauj lietas, ar kurām, kā saka, parasti psihologi, psihoterapeiti mocās mēnešiem un gadiem ilgi, atrisināt tiešām ārkārtīgi īsā laikā. Uzpauda augšā, ja, bet mēs šajā kultūrā un šajā izglītības sistēmā, kas ir manipulācijas instruments, mēs neesam mācīti ieklausīties savās emocijās, mēs neesam mācīti ieklausīties savā fiziskajā ķermenī, un nedod Dievs, mēs vēl ieklausīsimies savā augstākajā apziņā un kaut kādās atmiņās. Jo, ja mēs tajā visā sāksim ieklausīties, tad mēs sāksim kaut ko zināt. Un ja mēs sāksim kaut ko zināt, kaut ko redzēt, mēs vairs nebaidīsimies un mūs nevarēs manipulēt. Un interesantākais ir tas, ka šādā veidā, ejot atpakaļ pagātnē, ja, pat cilvēki, kuri tīri konceptuāli, tīri prāta līmenī, viņi pilnīgi netic reinkarnācijai, ja, vai, teiksim, viņi tur ir rudīti tādas vai citas reliģijas vai garīgās sistēmas pārstāvji, ja tas neietilpst viņu uzskatu rāmjos, ja, viņi vienalga sāk atcerēties šīs te iepriekšējās dzīves, ja tam ir kaut kāds sakars ar šīs dienas problēmas cēloni. Ja? Tātad, ko es gribēju pateikt, ja tātad ieiešana šajās iepriekšējās dzīvēs ir nevis priekš tām, lai zinkārības paskatītos, kas tur bija, ja? Bet priekš tām pamatā, ja? Lai paskatītos, kur ir cēlonis manai šodienas problēmai, ja? Un kā ar šo te cēloni tikt galā. Pārmaiņu vējš. Un tad es sapratu, cik šie vārdi ir zīmīgi, cik viņi ir nozīmīgi. Jo pārmaiņas mēs jūtam visu laiku, mēs jūtam apkārt mums, mēs jūtam, ka par to runā, mēs paši iekšēji to sajūtam, un es noteikti ticu, ka tie, kas ir sanākuši šeit, šīs pārmaiņas jūt. Un kas tad ir vējš? Vējš ir kaut kas netverams, kaut kas tāds, ko kāds var teikt, beidz, to taču nevar ne sataustīt, ne izmērīt, ne kaut kādā veidā ielikt kastē vai maisā, bet mēs tomēr visi zinām, cik šis vējš ir spēcīgs, cik viņš ir pamatīgs, un kas notiek tad, kad atnāk tornado, un tad, kad uzpūš kārtīgi vēja brāzi, ka mums šī cepura ir jāpieliec nedaudz uz priekšu. Un šis pārmaiņu vējš ir iekustinājis visu, ne tikai Latviju, bet visu pasauli. Manā sapratnē, manā sajūtā ir tāds, ka viņš ir pavisam stalts, spēcīgs, skriet gribošs, un viņš vienkārši tā stāv nedaudz maliņā un gaida tos savus seglotājus. Un tos, kas atnāks, uzliks seglus, uzkāps virsū un teiks, braucam. Un viņiem būs pilnīga pārliecība un skaidra vīzija, uz kurien ir jābrauc. Tāpēc arī es esmu šeit, lai izteiktu vienu no šīm darbības idejām un metodēm, ko tad mums visiem kopā vai katram atsevišķi vajadzētu darīt, lai kaut ko darītu. Un es vēlos jums nolasīt Daumanta Vitola ideju un priekšlikumu, varētu teikt, par to, kas tad ir jādara, kā viens no variantiem. Tāpēc, kā esat dzirdējuši, šeit ir ļoti daudz metodas un varianti, kas ir jādara, bet arī Daumants izstrādājis savu. Un nosaukums ir Latvijas zemes gara uzrunāšana. Arī otrā daļa sākās ar gongu. Tēma meditācijai. Viss ir vislabākā kārtībā. Dievs visu redz. Tāpēc pratīsim dzīvot tā, lai viņam ir interesanti un galvenais jautri. Man arī lūdzu tādus cimdiņus baltus, lai rociņām ir silti un varu runāt dzējā. Tagad tev nav kur sprukciņu dirvicojā dzējā. Jo mēs visi dzīvojam tagad laikmetā, kur valda vara, bailes. Un cilvēks zem varas un bailēm atstrādā viena īpašība – lepnumu. Un cilvēkam ir paplašināta apziņa, kad viņš visu saprot, ka viņš visu redz.
ka viņš var lasīt otras domas, tad nav kur sprukt vairāk. Tad iestājās nākošā īpašība, kas ir godīgums. Vai jūs zinat, kas ir jādara, lai izkāptu no peļķes? Ja kāds zina atbildi, var pateikt. Kas? Kas? Jau kāp jārā, kā tad jāspēr pirmais solis? Aha. Nē, pirmais, kas ir jādara, lai izkāptu no peļķes, ir jāpaskatās un jāredz, ka es esmu peļķē. Jo tagad tu stāvi peļķē, tev nekur nekāds solis nav jāspēr, ja tu neredzi, ka tu tajā atrodies. Tu tikai maini zābakus, zeķītis, žāvē. Viss. Un nekas nemainās. Pirmais solis ir jāsaprot, ka tu esi peļķē. Un cilvēks pa vidu, mūsdienu situācijā, mūsdienu laikmetā, ir apjucis. Viņš nesaprot. Un ja mēs paskatāmies uz pārtikas produktiem, kas tiek ražoti, un es vienreiz iegāju lielveikalā, un kaut kā apstājos pie plaukta, kur ir rakstīts veselīgā pārtika. Tas plauktiņš tāds viens, mazs tāds. Lielveikals tāds liels. Veselīgā pārtika. Tātad tas viss ir kāda pārtika? Neveselīgā. Valsts un cilvēks, ja? Jūs zināt kādu vietu uz zemeslodes, kur cilvēks var atrasties bez pases, bez pieraksta, bez deklarācijas, bez kaut kā? Zināt tādu vietu? Tādas vietas nav. Viss ir valstis. Tev ir jābūt piederīgiem pie kādas valstis. Kas ir valstī jādara? Labi, lai ir valsts. Valstī ir jādod drošība un brīvība. Kā ir īstenībā? Ko saka šis? Tāda melnbalta bilde. Aizdomīgi. Jo cilvēks, kas ir godprātīgi pavadījis savu dienu, vai tā kā Mārtiņš teica, pildījis savus pienākumus, viņš darba dienas beigās atnāk mājās, viņš it kā visu ir izdarījis. Bet viņam ir sajūta, ka kaut kam viņš ir parādā, kaut kas viņu spiež, kaut kas viņu grūsta. Tā ir realitāte. Tā visi cilvēki dzīvo. Jo nevar jau zināt, kurā pusē sienai tad ir greizāk spoguļu karalos. Vai tajā, kā pasakā, vai šajā, kur mēs dzīvojam. Un tas, kad viņas ir vienādos diapazonos, un šeit nav jāiedziļinās frekvences, cik daudz kā viņas tur herci, gigaherci vai kas. Princips ir tāds, ka cilvēku smadzenes darbojās vienā diapazonā ar zemi. Šeit arī neiedziļināsimies dziļāk. Kāpēc tas, ko tas dod tie mehānismi, kā viņi strādā. Bet tur ir vienkārši princips. Plus, mīnus. Smadzeņu šūna izdod plus, mīnus noteiktā secībā, tā ir šifra atslēga, tā kā jebkurai slēdzenē. Viens uztver, otrs saņem. Gēni nodrošina nervu šūnu atpazīšanas principus. Un viss strādā, un tas, ko mēs darām šitien, mēs slaižam savus domas apkārt zemē, un tas ir tas kolektīvais informācijas lauks vai informatīvais lauks. Tas ir viens no viedokļiem. Tikai viens no viedokļiem. Un neiedziļināsimies atkal, tas ir pareizi vai tas nav pareizi. Bet tas, par ko vajadzētu padomāt, ir tas, ko mēs domājam, ko mēs runājam. Un vēl krūtāk ir pirms domā, padomā. Jo tas viss ir tā saistība cilvēkam ar zemi. Kas ir cilvēks un kā izskatās uz apkārtējā fona? Gan uz tā, ko pats ir izdomājis, gan uz tā fona, kas pastāv dabā. Kāpēc cilvēkiem jāpieliek piepūli, lai iekļautos dabā? Domā šis cilvēks. Un vēl viņam jautājums, kāpēc zāle tik gar ausis kutina. Kukaiņu maskaišanās meisteri. Labolis un visādi. Šitie, kas pa zāles stiebriņiem attēlojās un taureņi, kas ir visādās krāsās. Šis ar kaut ko attēlo, lai gan to, kas viņu iestādīs. Tāda ir daba, tādas smukas bildītes var ilgi skatīties. Tā kāpēc cilvēkam vajadzīgas šādas lietas? Tas nav uzsaukums, staigāsim pliki ziemā pa sniegu. Tas ir vienkārši jautājums. Un tad, kad mēs esam paskatījušies cilvēku tuvāko apkārtni, tad mēs varam iet tālāk un skatīties, kas tad notiek tālāk. Tālāk vai dziļāk. Viss ir sistēmā. Šeit ir vienkārši tāds schematisks uzmetums, tāpēc neiesim dziļāk kā tur. Es domāju, ka daudziem ir tas saprotams un zināms. Atsevišķi pārplūst vienā otrā. Es nezinu, vai tas ir māja kalendārs. Es nezinu, kas tie tādi ir.
bet tās arī ir zinātnieku versijas, ko arī jau daži jau bīda hipotēzes par to, ka tā ir elementāra lieta, kā ir ķīniešu valodā hieroglifi, kas izsaka veselus teikumus. Tāpat kosmosā ir savu veidu simboli, kas izsaka veselu informācijas pakaļ. Vai tās atkal nav tās sistēmas, lai cilvēkam ir iestāstīts, ja jūs gadījumā kādu satiekat, nu tur nolaižās kaut kas un izkāpj ārā ar antēnām. Jūs zinat, kad ir jābēg. Nu vismaz nevajag lekt virsū, bet jābūt mierīgam un jāmēģina aiziet projām. 20 tāpēc, ka cilvēka diapazons, 13 tāpēc, ka vienkārši smuki dalās uz pusēm. Es nezinu, tas nav, kā saka, mans uzdevums to pateikt, ja? Bet es stāstu, ka tādi principi eksistē, kurus mēs neņemam vērā. Mēs dzīvājam pēc koordinātēm, kurā vietā atrodas Zeme Saulē, kuram īstenībā nav nekādas nozīmes, jo Saule uz visām pusēm dod enerģiju. Pēc tam mums ir atpūta. Sestdienu, svētdienu mēs izlaižam. Kam vairāk palīdzēt, ja jau mēs 2 dienas esam nohaltūrējuši? Mēs atkal, šitā visa bilde apgriežās uz šitā te otrādi, un mēs atkal sākam kāpt no jauna. 1, 2, 3, 4, 5. Atpūta. 6, 7. Tajā laikā, lai izmantot tos apstākļus, kas cilvēkam ļauj īstenot resursus, sasniegt mērķus, paļāk atkal viss apgriežās otrādi, atkal sākam pirmdienu, otrdienu, trešdienu. Tas tikai tā viela pārdomā. Tas nav aicinājums uz kaut kādu revolūciju. No noslēptās informācijas, no nepateiktām lietām rodās disbalans starp simboliem un sistēmām. Viņi ir tīri un balti, un viņi ne tikai ar acīm, ne tikai ar degunu, ne tikai ar mutīti, ar rociņām viņi iepazīst šo pasauli. Viņiem ir tāda priekšrocība, ko ir aizmirstuši pieaugušie cilvēki. Tās ir sajūtas. Viņi fiksē šo pasauli arī ar sajūtām. Un atnāk tāds cilvēks norūpējies, sagrauts, saspiests, sapresēts, atnāk mājās saguris, viņam nav enerģijas. Tas bērns jau jūt, ka viņam nav enerģijas, viņš ir izsmelts. Apkopot visus spēkus un resursus, pieredzi, zināšanas. Un šeit es gribu apgāst vienu mītu, ko arī cilvēkam kāds ir iestāstījis, nezinu kāpēc. Zinātne stāsta, vēl tik daudz nezināmāk, vēl tik daudz cilvēkam jāmācās. Garīgā pasaule stāsta, kad ir nesaprotamas lietas. Jā, es piekrītu, ir nesaprotamas lietas, bet mēs dzīvojam mūsu dimensijā, kur ir noteiktas robežas, kurus mēs varam saprast. Un jau paklausoties šeit klātesošo runās, jau rodās iespējas, ja mēs visi saliekam tās zināšanas kopā. Tas ir mīts, ka mēs visu nevaram uzzināt, ka mēs visu nezinām. Tas ir iestāstīts, mēs visu varam zināt. Tikai lieta ir sadarbībā, nevis konkurence.